Gaidot mūsu valsts 107. dzimšanas dienu, vēlamies daudzināt Latvijas zemniekus un dārzniekus. Viņu zināšanas un darbs ļauj mums katru dienu celt galdā vērtīgus vietējos dārzeņus un augļus. Iepazīsimies! Es esmu Sanita Lemiese un dzīvojam mēs Cēsu novada, Nītauras pagasts, un mājas ir Lejas Suces. Saimniecība ir ļoti daudzpusīga, nodarbojamies gan ar lopkopību un augkopību. No lopiņiem mums ir dažādi putni, pīles, zosis, paipalas, vistas. Tad ir truši, lielopi, gotiņas un mazi visādi teliņi. Tad ir cūkas, aitas. Tas ir no lopkopības. Un ļoti plaši audzējam arī dažādus dārzeņus, kas pie mums ļoti labi arī izaug. Tā tad gan kartupeļi, burkāni, kāposti, brokoļi, pupiņas dažādas, kukurūzas. Viss, kas pie mums Latvijā aug, tas aug arī mūsu saimniecībā. Es domāju, jo mēs dzīvojam Latvijā, un tomēr Latvijā vajadzētu ēst Latvijā audzētus produktus. Un es esmu par to, ka patiesībā ēdam sezonas preci. Nevis tā, ka ziemā mēs gribam gurķus un tomātus ēst, bet tos ēdam tad, kad viņi pie mums arī Latvijā aug. Un tāpēc es esmu par to, ka Latvijā jāēd Latvijā no zemniekiem audzētā produkcija. Latvijai saules mūžu pirmām kārtām, un otrkārt, lai vienmēr virs mūsu galvām ir skaidras debesis, lai mums nav nekas tāds, kas mūs biedē, lai mums bērni, mazbērni paliek šeit uz vietas, lai neaizceļo projām, un tad, jo mēs vairāk paši par savu Latviju rūpēsimies, jo mēs labāk šeit dzīvosim.